Piramīdas tilpums ir būtībā tas pats, kas prizmas tilpums, tikai priekšā ir 1/3. Jā, jo visām figūrām, kas iet tā kā uz to vienu punktu, priekšā ir 1/3. Ar 1/3 es pamatam reiz augstums. Jā, tātad 1/3 mēs 1/3 ir 1/3, un tad augstums ir augstums, jā, 10. Bet es pamatam, tas ir atkarīgs no tā, kā aprēķināt, kā dabūt es pamatam, ir atkarīgs no tā, kāda figūra ir pamatā. Jā, ja pamatā ir 3 stūris, mēs lietojam 3 stūra formulas, ja pamatā ir 4 stūris, 4 stūra formulas un tā tālāk. Pieņemsim, ka šajā gadījumā mums ir regulāra 3 stūra piramīda. Tātad, lai aprēķinātu regulāras 3 stūra piramīdas pamatu, mums vajag regulāra 3 stūra laukuma formula. Jā. Regulāra 3 stūra laukuma formula, šeit viņa ir a kvadrātā saknes no 3 dalīts ar 4. Šajā būtu 6 kvadrātā saknes no 3 dalīts ar 4. 6 kvadrātā ir 36, kas saīsinās ar 4. Mēs dabūjam 9 saknes no 3. Ieliekam 9 saknes no 3. 9 saīsinās ar 3. Mums paliek 3 saknes no 3 reiz 10, jeb 30 saknes no 3. Komentārā ieraksti, kas notiktu, ja tā piramīda būtu regulāra 4 stūra piramīda, nevis regulāra 3 stūra piramīda, un uzdevums ir atrisināts.